Čau, čau! Pirmkārt gribu iesākt ar to, ka esmu ļoti patīkami pārsteigts, cik daudz skatījumu un cik lielu interesi izraisīja mans pirmais Spānijas video. Ja tu neesi vēl to noskatījies, noteikti apskaties. Varbūt arī tas priekš tevis būs interesants un noderīgs. Bet šodien video par manām perikupa gaitām. Turpinājums par Ami. Ar trešo reizi man izdevās kaut ko iegādāties. Sākumā ļoti maz ir tieši par to pirkšanas procesu, jo vienkārši nebija kuru reizi iedvesmas filmēt un pa tukšu atbraukt mājās, tāpēc šoreiz bez tās sākuma daļas, bet turpinājums ir. Skaties, kā man tur iet, kas man notiek, un varbūt tu vēlies iegādāties tieši Ami. Dažus kadrus sanāca atrasti no WhatsApp sarakstes, kā tikko iegādājāmies, kā uzkrāvām uz piekabītes. Davai, Miki, dzen nost! Stop! Davai, brauc! Testē! Nu notestē! Atgriezām piekabi, nofilmējām tur viņu viss kārtībā. 4 štropes biju ņēmis. Lampas arī veselas. Sākam mūsu pārbaudu ar vieniem no dārgāko lietu, kas šeit ir, baterija un uzlāde. Ir 28 kilometriem, teorētiski uzliek lādēties. Vajadzētu uzlādēties kaut kādās 3 stundās. Iespraudām lādētāju. Lamājas, ka ir baterija. Atslēga pagriezta, izņēmām. Un roķina, ka nav norota. 8, 4, 3. Jā, tā arī izskatās 3 stundas. Uzlāde līdzīgi kā mūsu Mikus Ami. Pirmā plāna daļa ir mazliet savas kārtībā, noņemt stiklus, lai vienkārši nebirst, un pamēģināt ielikt esā tādu, kāds viņš ir. Ar renovātoru vecā gumija gāja tīri labi nosti, bet pamēģināju arī ar nazi. Ar nazi, diemžēl, tik labi negāja. Ar parasto caurspīdīgo skoču aizlīmēju logus, lai vēlāk var aizbraukt uz CSDD un veikt reģistrāciju. Uztaisim pirmās fotogrāfijas tāds, kāds viņš arī ir. Ielikam SS sludinājumā un 10 dienu laikā bija 3 zvani. Viens vēlējās apskatīties, bet tajā laikā biju Spānijā. Mikus uztaisīja pirmoreizējo salona tīrīšanu, izsūca visus stiklus, salasīja visus lielos netīrumus. Skatiņš jau pavisam savādāks salonam. Teimu iegādājos šitādu melnu smēri. Te mazliet jau iemēģināju. Šitai vietai te nav apstrādāts, te ir apstrādāts. Skats, protams, pavisam cits. Uzliku maksimāli gaismu, mazliet iemērcu. Te nekas nav darīts. Nu jā. Rezultāts ir acīm redzams. Noies visu salonu ar tādu melnumiņu, būs pavisam cits skats. Nu jā, šeit apstrādājām, kāds melns smuks, tur nav apstrādāts. Starpība redzama. Jāizdomā vēl, kā šitie te visi netīrumi, kā viņus dabūt ārā.
Diemžēl nekā gatava priekšām atrast nevar Rīgā nopirkt, bet tepiķīšu gribās. Paņēmām tepiķīšus no Miku Samī, atradām no Šarāna bija šitāds tepiķis palicis. Apzīmējam, mēģināsim izgriezt kā pagaidu variantu. Nu, sanāca kaut kā šādi. Ejam mērīt. Ieslēgsim gaismu, lai labāk redzētos. Un, nu, jūs jau zināt, ka nav nekā tik mūžīgi kā pagaida. Un arī otrs vietā. Nu, sanāca tīri labi. Derēs. Vakar nopirkām ziemas riepas. Un prikals tāds, ka vienā maisā 2 riepas ielīgst. Salīdzinājām, tā ir BMW X5 riepa, un tā ir AMI riepa. Tāda maza starpībiņa ir. Ziema ir klāt. Braucam mainīt riepas. Nu, kā būs. Viņa mantis polēšana ir. Un ja pa bremzēm, riktīgi slīt. Ami, lielā diena uz Dankratu pacelsies. Nē, uz Dankratu, ne uz pacēlā. Mēs jau trietā ar rokām viņu varējām pacelt. Un redzu viņam disku bremzes. Nu, kas ta ir, kas ta nav. Un te viss smuki izskatās. Ko tu, Mārtiņš, saki? Izmantojam iespēju, kamēr AMI uz pacēlāja, apskatāmies visu, kā izskatās no apakšas. Visu piekari, nekur nekādu bukšu, locījumu vai defektu nav. Viss izskatās tīri labi. Šitas nežēlīgi izskatās, vai ne? Uzliekam ziemas riepas, lai varētu aizbraukt uz reģistrāciju, bet vēlāk riepas pārlikšu uz Mikusa AMI. Var jau sanēt apkārt paskatīties. Tas ir maksimālais ātrums, ja? Nē, nu viņš ir uz hidrauliki, nu šeit tā būs. AMI sanāk tik vieglis ir, ka negrib ar hidrauliku laisties lejā. Bet tad šitādi vēl nebija. Esmu uz ziemas riepām. Nu, izpolēja tāpat baigi. Un ja pa bremzēm, nu, baigās starpības nav. Ir iestājusies ziema. Bet jābrauc ir uz CSDD reģistrēt mašīnīti. Pirmais brauciens būs ir 15,296 un pilna baterija. Paskatīsimies, kā baterija tur, bet arī brauksim ar ieslēgtu sildītāju. Tā kā gan jau kā ēdīs ātri, tā jau redzēs, kā sanāks. Nobraucu pirmie 4 kilometri un baterija nosēdās uz 5, nu jau 6 kilometri. Principā ar ventilātoru nav slikti. Skatāmies tālāk, kas notiek. Nu ko, dabraucām līdz numuru salīdzināšanai. Nesaprotu, ir rinda vai kāpēc viņa tas stāv. Laikam nav. Sagaidiet uzaicinājumu. Labi, gaidam. Esam nobraukuši
17 km un baterija ir nosēdusies uz 23 km ar ieslēgtu sildītāju. Principā ļoti labi, un tagad ir -1 ārā. Nu ko, izziņa par transporta līdzekļa agregāta numuru salīdzināšanu ir izsniegta, viss ir kārtībā, ejam reģistrēt transporta līdzekli. Kas skatījās video par pirmo AMI iegādi, tie noteikti atcerās, ka bija problēmas ar reģistrāciju. Šobrīd ir tāds maziņš uztraukums, vai viss būs labi, noteikti viss būs labi, bet vai uzreiz viss būs labi. Tā kā drīz jau pēc minūtēm 15 uzzināšu, kas neredzēja par pirmo AMI iegādi, droši noskatieties. Samaksāju 11 eiro, jo elektro pirmā reģistrācija tikai jāmaksā ir kaut dabas resursu nodoklis, vispārējais ir bezmaksas. Kā gaidam, kad numurus izsniegs. Paldies CSDD. Šoreiz viss bez aizteršanās. Numuriņi ir. Prieciņš arī ir. Esam mājās, sanāk nobraucām 36 km un aizgājām uz 53 km no uzlādes. Sanāk, bet visu laiku bija ieslēgts sildītājs, un es arī pie CSDD stāvēju sildījos. Tā kā pie -1 grāda uz 48 km uzlādes varēja nobraukt 36 km. Uzliekam mašīnītē jaunos numurus, Latvijas numurus. Tas vienmēr ir tā patīkami, svinīgi. Daru to ar prieku. No nepatīkamā vecie franču numuri bija piekniedēti pa malām, un tā kā franču numurs ir lielāks nekā latviešu, sanāk uzstādot latviešu numuru pa maliņām, plasmasā paliek tāda tā kā caurumiņa. Vajadzēs pameklēt kaut kādas dekoratīvās kniedītes vai uzlikas vai tā, lai vienkārši tos caurumiņus aiztaisītu. Mikusa AMI franču numurs bija piekniedēts pa vidu, un ar latviešu numuru sanāca nosegt tos caurumiņus. Kā jau iepriekš bijām sākuši testēt, izgājām ar šito visu buņģiņu. Mikus izgāja, pareizāk sakot. Sanāca kaut kā šitā. Krietni pamainījās mašīna, bet ar tām šuvītēm gan vēl netikām galā. Bet tiksim. Tā, šobrīd AMI izskatās šādi. No šejienes viss ir vesels. Šajā stūrī pietrūks pagrieziena rādītāji un stikla. Te ir tā skrāpe bijusi. Pietrūkst spoguļa. Pats spoguļa korpus ir, bet nav spogulīša paša stikliņa. Šeit šitā pietrūkst. Tā. Jā, aizmugurējā stikla pietrūkst. Un noteikti vēl kaut kas pa sīkumiem pietrūkst, bet kopumā izskatās šādi. Mēģinām atrast trūkstošās detaļas saitā rrn.lt. Izvēlamies latviešu valodu. Iepriekš nekad neko šeit neesmu iegādājies, bet esmu dzirdējis daudz labas atsauksmes. Izvēlamies Citroen AMI Electric. Tikai no 20. gada ir un meklē. Tātad mums vajag pagriezienu rādītājus. Tas varētu būt apgaismes sistēma un lukturi pagrieziena. Kreisais un labais, aizmugurējais priekšais, viņi visi 4 ir vienādi, tur Konšteina uztaisītu universāli
Tā 41 eiro, 41 un 25 eiro plus piegāde. Tā, pagrieziens pats maksā 25 un piegāde 21. Ieejam apskatīties. Un šim pārdevējam vēl ir citas detaļas. Ja mums sanāks atrast arī, piemēram, spoguli, tad varētu iekonomēt arī uz piegādēm. Jā, pat visādā gadījumā sanāk, pagrieziena rādītājs maksā lietots 25 eiro un piegāde 21 eiro. Sanāk, ātrā piegāde 28, parastā piegāde 21. Steigas mums nav. Apstīsimies, kas būs, ko pirkt. Tā, turpināt. Piespēžam pirkt. Apstīsimies, kas būs. Jā, 25 plus 21. Un vēl maksa par pakalpojumu. Kopā sanāk 48 eiro. Tātad rēķinam, ka pagrieziena rādītājs mums izmaksās, teiksim tā, 50 eiro, lai cipars apaļāks. Žēl neatradu, laikam vienkārši šobrīd nav. Un arī par logiem, redz par logu sadaļam, bet neviens logs nav pieejams. Tā kā šajā saitā RRL LT es atradu šobrīd tikai pagrieziena rādītāju, kas maksā 50 eiro. Citroen, Ami, spoguli, bet eBayā arī neko neatradu. Ir salona spogulis, tādas uzlikas uz kaut kas, bet spoguli, ko mums vajag, neatradu. Atradu arī tajā RRS saitā, ka redz, ko ir preces kods, pagrieziena rādītāji. Iemetu arī to eBayā. Un atradu, ka eBayā spogulīši pagrieziena rādītāji arī ir, bet maksā viņi 50 pāri. Par spoguli, ja kas ir rezerves plāns, ja neatradīšu jaunu, ir saglabājies vecajā spoguļo korpusu, vienkārši pasūtīs, izgriezīs spogulīti pēc izmēru. Diemžēl stiklu cenas internetā tā arī neatradu, lai norantēties cik un kā. Tāpēc rakstīšu e-pastus ar cenu pieprasījumus. Ievadu internetu autostikli. Atrodu daudz visādu piedāvājumu. Izvēlos randomā kaut kādas vairākas firmas. Ar vaistikliem biju savā laikā sazvanījies. Apmēram pateica, ka cena ir aizmugurējiem stiklam 200 ar kaut ko, priekšējiem sānu mazajiem 100 ar kaut ko, bet tas tāda telefona saruna bija. Visiem pēc kārtas nosūtam vienkārši e-pastus un cenu pieprasījumu. Uztaisam jaunas bildes, priekš es esmu. Šis jau ir otrais mēģinājums pārdot. Šobrīd auto jau ir ar numuriem, mazliet savest kārtībā, bet līdz jaunajam gadam vienkārši fiziski nav laika ar to nodarboties, tāpēc mēģinam pārdot tādu. Un skatāmies, kāda būs interese šādā stadijā. Dienas laikā saņemam 3 cenu piedāvājumus, sanāk lētākais sānu mazais stikliņš ir 125 eiro bez uzstādīšanas, un aizmugurējais stikliņš ir 190 eiro bez uzstādīšanas. Liekam sludinājumu iekšā SSA un gaidam. Būs zvani, nebūs zvani, būs interesi, nebūs interesi. Tā kā, ja tev interesanti, ko es te mēģinu saveidot, piesako kanālam. Man pašam interesanti, kas no tā sanāks, un tā jau turpinās sekos. Tiekamies jau drīz.